Sveiki, dabas mīļotāji! Iedomājieties vietu, kur pilsētas burzma izgaist, un jūs esat ieskauti sulīgām pļavām un mierīgiem mežiem. Laipni lūgti medus bitē, dārga akmenī, kas atrodas tālu no trokšņa, kur jauna ģimene ir pārvērtusi savu sapni realitātē. Iepazīstieties ar Annu un Jāni, šī mazā paradīzes stūrīša sirdi un dvēseli. Viņu sapnis – radīt vidi, kas apvieno ģimenes vērtības ar dziļu mīlestību pret dabu un biškopību. Jānis ikdienu velta sevi dosis un bišu stropiem. Viņš aizrautīgi rūpējas par bitēm, baro tās un pārliecinās, vai tās ir veselas un priecīgas. Jānis zina, cik svarīgi ir bišu labklājība un nodrošina, ka tās vāc medu no tīrām pļavām un mežiem, radot dabas patieso dāvanu. No otras puses, Anna ir aizņemta ar medus apstrādi un iepakošanu. Viņa gūst milzīgu prieku, pārveidojot dabas dāvanas augstas kvalitātes produktos, kas vēlāk nonāk pie pircējiem. Katrs produkts tiek rūpīgi pārbaudīts, lai pārliecinātos, ka tas ir svaigs un garš. Anna un Jānis ir ne tikai uzņēmuma sirds, bet arī tā virzītājspēks. Viņiem ir aizraujoši plāni nākotnē, vienmēr meklējot jaunus veidus, kā iepriecināt savus klientus. Viņi apsver iespēju radīt īpašus medus maisījumus ar garšaugiem vai dabīgas ādas kopšanas līnijas, izmantojot bišu vasku un medu. Viņi arī sapņo ieviest aromaterapijas produktus, lai palīdzētu cilvēkiem atslābināties un uzlādēties. Medus bite ir kas vairāk par vienkāršu biznesu. Tas ir dzīvesveids, kas lolo ģimenes vērtības un rūpējas par dabu. Anna un Jānis ikdienu iegulda visu savu sirdi un dvēseli, radot produktus, kas atspoguļo viņu mīlestību pret dabu un biškopību. Katru vakaru pēc smagas darba dienas Anna un Jānis atrod prieku un mieru ģimenes kopā būšanā. Viņi lolo šos mirkļus, zinot, ka viņu pūles ir radījušas kaut ko patiesi īpašu. Viņi aicina jūs pievienoties viņu stāstam, baudīt medus bite dabiskos produktus un kļūt par daļu no viņu ģimenes piedzīvojuma. Šis ir stāsts par ģimenes uzņēmumu, kas rada ne tikai medu, bet arī siltumu, kopību un mīlestību, ar ko viņi dalās ar pasauli. Paldies, ka klausījāties, un līdz nākamajai reizei turpiniet mīlēt dabu un lolot mazās lietas.